kafiju. Jā, paēdīs un tad iesim tur iekšā kafiju. Vai? Viss aizies. Atmiņas aizies. Līdz Ričardsam, tas man nepievi. Tīrā spēlē 5 pret 5. Jā, kur tu tā nosādēji rokas? Tā jūs tur O, šito. Bērni visi pēdu. Visu aiziet uz istabā. Un tad visi istabā dara kafiju. Vāc. Sandrs nav, ne? Nu, Efiņš jābūt. Nu, viņš tagad kārtībā, ja? Mums ir daudz, jā. Mums kā tik puķi pilni, vai ne? Nu, tev mieziņš nav. Ar mašīnu. Nu kā, mēs pagājuši nedēļā vēl bija galīgi lūdzeni. Spēlē VTB līgā gūst 69 punktus, tā kā pārlēļ viņi iet pēc sliktākais. Pēc laba grafika šobrīd viņi iet. Labāks, bet arī tālu no līderu demonstrētās pienūcības. Viņš no Krievijas spēlē. Jā. Tā pa visu laukumu seksuāls pretspēlētājs ir Pārnus basketbols, kas šeit nav, un arī septīgos numurs. Vienīs atgriezies laukumā. Hovam pret Bulgērijas. Gromos nācis arī laukumā pirms brīža jau pirmo reizi šīs dienas spēlē. Visi 8 pieredzējušākie spēlētāji. Vegā kas jā? Pupiņi? Vēl viens kāds ir? Spēles pirmajā puslaikā. Jā, pakāsīs tev. Nē, izsvied autā gulnu, kur tā. Smoki. Pārnus komandai nepacīs tāmesiet. Pārkāpja arī cīņā parāds. Cīkucīti man. Barvīnovs. Komandai ir piezīme Doru sastīgt. Galvenais pavārds un seriāls. Barvīnovs? Nu kāds seriāls? Kuhļi? No virtuves? Neesmu skatījies par kūhņu. Barīnovs tur? Vāra un sakina. Es domāju, ka Šefs. Otrs sūtnes. Man vienam? Respektīvs Arnolds Helmans tiek sūtīs atpakaļ laukā. Kur viņš palika? Tur viņš negāja. Černovs. Nu, būs tik daudz, tā kā bija domāts, vai visiem sanāks, jā? Spēlē Bulgārijas, Barīnovs un pie Tomēr Černovs būs cieši klāt. nu jā, lai visiem sanāks. Ričards. Nu, es arī domāju, tomēr vajag. Tu jūs sakrāvāts viņu mierīgi, tad to arī. Barīnovs. Nē, nu tā, laikam ir pareizā. Nu Es tā. jau uzreiz teicu, ka tā vajag iet no labi. Jāizmanto Helmanis, vai tiek iespēlēt uz apkārt. Tas jau tikai sports jautājums. Bet atkal sarežģīt tālāk, kādā par teoriju. Tomēr viņš tā, ja ir aizstāsts klāt, tad lielāk iespēja, ka jās šobrīd soms no tā. Jā, viņš ir kaut tāda leulīga. Ironija tādu humoru piedod, bet iespējams ir vērts papētīt tiešām, pastīties, kādi šie metieni ir, cik bieži metieni traucēt un precīzi. Un
šodien pirmā ceturtajā noteikti tā, kas bija trausēti precīzi un arī vairs garām. Sarežģīts trešais Parmas komandai, tas nav precīzi, esam izcīnījuši atlāk šo būmu, varam skriet, Plums jau otrā laukuma galā, bet Baltie priekšā. Arī šo nozīmes ietieši šo spēli bez pirmās ceturtais beigām, varētu sev tiesības pēdējo uzbrukumā. Tur ir šlanks vēl, ne? Gromovs. Kas? Ilja Gromovs. Sliktīgs Gromovs. Bet šitādu losinu vajag likt iekšā. Līdzīgā spēka, ne? Daudz bieži pie mums tie garie tādi. NBA tā nav, Un, ka ieplivināt vēl stiprus izplīstu tam grozu. Nu jā. Nu kāpēc? Vai spēks? Bet ierast, ka šitie gali ir sildīgi sods, ne? Sastāvs vadītājs. No vietas apstājās, divreiz pamāra, pretinieks šraks. Au. Bet tur tā negribīgi. Nu šitie jau vajadzētu viņu. Pirmā ceturtajā noslēgums. Ko tu rīkšu? Es taisu. Tu jau teici, ka tu Minecraft esi izdzējis Minecraftu. Nē. Atraksti atpakaļ. Saliec, zin kā, lai tev nav līdz pa galvā. Satais normāli un tādu pieeja muguri līdz galam un atspiedies. Nu, vecīgi. Vai tev viss saprot? Ar labāko reputāciju. Sargājot laimi tavā azotē jau vairāk nekā 20 gadus. Balta, mierīgi. Mīļo salaveicīti, dod man vienu svekcīti. Lai es redzu maisiņā. Tā šitādi un būs. Klasiskā Norvest banka. Bankieši. Interesants krāsas salikums. Tev patīk tās krāsas? Nav mans. Viņš atgāja, ka viņš to sēž. Baidīgi. Nē? Liels izmērs arī vispār. Uzsver lielajā ekrānā. Zaķītis putējās, nevarēja austiņas iezīmēt. Balvu iet secentā, varbūt nākošā. Dāma. Vāks kamerā. Zaķītis. Ļoti interesants vārds. Šitie ir vīrieši, ne? Nē, ne, pulki ir vīrieši. Arī Interesants krāsas. 2001. Universālajā sporta centrā Molot. Par basketbolu. Vīrieši. Skatītāji. Pārnus VTB. Jau vajadzēja viņiem izmērīt, tad es teicu, ka viņi ir gari tev, vai varbūt tev vajadzēja Šie skatītāji tiešām necīgi savas komandas fani, neskatoties šobrīd komandas vājos sniegumu līgā, tiešām ir pelnījuši, lai arī tik sagādāts Tas man dara arī. pārsteigums, lai tās izpēc pēc tāplēkos. Jā, jā. Bet spēle turpinās. 6 punktu pārsvars jau veifam. Gedijs caurgainā izspēlē ārā, bet Gedijs apturēts ar noteikumu pārkāpumu. Vai ir šos te ātros uzbrukumus. Tas ir visvieglākais veids, kā salauzt Parmas komandu. Pēc tam visam jāsāk ar labu aizsardzību. Idejā mēs 69, 24. tagad mazliet par šādu. Gedijs, tālmetiens. Garām. Bulānovs. Permas. Parma komanda. Vēl Gedijs
krīt. Ķerās viņam. Bet punkts nav zaudēts. Tikai 8 sekundes. Pārmaiņa. Tā ir izmaiņa. Pārmaiņa ievadīs bumbu. Nav gala līnijas spēlē. Neprecīzi. Tad jau Gedijs ieskrējies. Lūms. Tālmetiens. Lūms. Redzēs man garām. Jāatgriezt aizsardzībā pretinieki. Daudz ātrāk skrien uz priekšu, bet lieliski aizsardzībā spēlē Gedijs. Beidzotās gan noturēt punktu. Viņš normāls nesavāc to un 2 punkti nekrīt grozās. Cīņa. Kā labi nospēlē Bulvānovs, kā tādu labu pagriezienu tik garām. Gromo. Noslēgt. Lietieši. Gedijs, bet partners Helmans. Lūms. 6 sekundes. Gromovs, kas reiz veidu aizsek. Krīt, bet jāstājās uz galam un tad treicās tieši pretinieki. Tā mazais tehniskais brāļs. Kā viņš ko blācins? Dara savu darbu. Lūk, šauj vēl viens tālmetiens. Tas ir precīzi. Trešais precīzais trejats jau būtu. Izcili ienācis spēlē jau 9 būtu, 3 no 5 tālmetieniem bijuši precīzi. 5 rezultātīvas piespēles jau Jānim Blumam. Šeit arī Pārmas komanda atbild ar neprecizitāti, veidojot aizsargu. 89. numurs Aleksandrs Pīķiks saņēmis piezīmi uzbrukumā. Un pārējiem tieši rīcībā. Ļoti izdevīgā pozīcijā. Kēle. Gromo. Zaudējis pozīciju, bija tā pakrošs Gromo. Piezīme. Tiešām atkārtots uzbrukums, varbūt pat priekš Māņieka komandas nav tā sliktākā piezīme, tālāk, ko Gromovs, ja tiktu pie bumbas, jo praktiski netraucēts varētu uzbrukt grozam. Bet pēdējās 3, ko tad uzmanīt? Tā ir baigi piezīme. Lūms atkal šauj trejats. Es nepēc.